Radio Star FM raidluku departaments piedāvā seriālu Ūdens rēks sadarbībā ar Spilva. Iepriekšējā sērijā Zintis un Selēna klarnetīšu foajē līmē tapetes. Klarnetītais pēc 11 gadu pārtraukuma iezvanās telefons. Arta uzzina, ka klarnetītais vēlas apmesties turists. Zintis izbili ierosina pamest telpas, bet Leonīts paziņo, ka problēmas ir tādēļ, lai tās risinātu. 13. sērija Klarnetīšu pagrabā pilnīgā slepenībā notiek ārkārtas sēde. Mīļie draugi, ārkārtas sapulci turista lietā pasludinu par atklātu. Protokolētāja Arta, lūdzu sāciet. Pirmais dienas kārtības jautājums. Uzņemt klarnetītais viesi vai neuzņemt? Būs atklātais balsojums. Kas par? Paceļ roku. Tā. Tikai Bahenfelzers. Bahenfelzer, lūdzu paskaidro savu izvēli. Nu kā, Ļoņa, tas taču ir mans potenciālais vēlētājs, Pilsētas prezidenta vēlēšanās piedalās tikai pilsētas iedzīvotāji. Turists ir no Minskas. Skaidrs. Atsākam balsošanu. Kas pret paceļ rokas? Abas vai vienu? Abas, Zinti, abas. Lai būtu vairāk balsu. Tā skaitu. Hilda, Leonīts, 2, Selēna, tas ir 3, Zintis, tas ir 3, 4, es pats par sevi, Bahenfelzers. Kā? Visi pret? Jautājums ir pieņemts. Nu tad turists klarnetītais nenakšņos. Draugi, par šito paldies. Tālāk es aicinu uz diskusiju, kā tikt vaļā no turista. Pagaidi, nemaisies sapulces skaitā. Otrais jautājums - brīva diskusija, kā atbrīvoties no turista. Oi, ja знаю, papačkam ir loks un bultas, kā ienāks pagalmā zrakt nost. Ārprāts, Selēnīt, šāvienu taču kāds var sadzirdēt. Hildačka, papačkam ir loks ar klūsinataju. Tā var. Man patīk, es vienreiz filmā redzēju. Es gan nezinu. Padomājiet paši, esi vilumpunkta korespondentu uzzodis, ja? Mums taču būs visiem nepatikšanas. Jā, Bahenfelzer, piekrītu. Vajag citu plānu. Es zinu! Vajag apmētāt ar kastaņiem! Uzkāpsim kokā, un kā viņš ienāks, tam metīsim, un viņš sapēs aizbēgs! Bet Zinti, es taču kokā jau 10 gadus uzkāpt nevaru. Man arī kājas švakas palikušas. Nedara. Man ir ideja. Klarnetīšu vestibilā īsu brīdi pirms turista noliktā ierašanās laika. Sāksim mūsu plānu. Uzmanību, izslēgt gaismu klarnetītēs. Arta, uzvilkt gurķu plēves apmetni. Man jau 2 stundas tas ir uzvilkts. Piedod, mazais, tagad atkal neredzu. Nekas. Kas man tālāk jādara? Tā, kur tev kāja? Kāp uz lielā loga palodzes. Kāpēc? Ārprāts, tā kā bērns. Baltā dāma vienmēr parādās logā. Bahenfelzer, aizslēgt klarnetīšu ārdurvis. Ļoņa, ķēdi arī likt vai nelikt? Protams, turists taču gribēs ielausties par jebkuru cenu. Ok. Hilda un Selēna, iemēģiniet spoku balsis. Vēls, pati sabijos no sevis. Šārika, beidz, nelaizi man kāju, ko taču? Viņš atbrauca, maita tāds siltas saturies turistiņi. Darba grupa, aiziet. Wow! Projām turistei
Turistiem jādzīvo sava zemes, saprati? Ar tas pokojies taču spēcīgāk. Es krītu! Lomās Leonīds un Hilda, Valters Krauze, Selēna un Arta, Baiba Sipeniece Gavare, Solvita un Vaivars, Ilvars Jansons, Zintis un Bahenfelzers, Kārlis Anitens, teicēja Maija Rozīta Krištapane, scenārists inscenētājs Anitens, mākslinieks noformētājs Vitāls, komponists aranžētājs Barons, atbalsta Spilva sulīgai dzīvei.